Patiesībā maigā vara ir kaut kas, ar ko ir nācies sastapties. Es domāju, ikvienam no mums. Manā gadījumā pirmais, kas nāk prātā, ir, ka pēc tā drausmīgā 24. februāra man kaut kā nokrita zvīņas no acīm, un es ieraudzīju, cik patiesībā arī man ir idealizēts uzskats par Krievijas kultūru, tikai par Krievijas underground varbūt, nevis tiem viņu pieminekļiem tik daudz, bet jā, ka tas, kas tajā Krievijā notiek, tas ir kaut kāds tāds raupjāks un īstāks un īpašāks, un arī šis te pārmetums par to, ka jūs jaunieši jau neprotat krievu valodu, ir tik daudz kaut kā likts virsū, un tas rezultējas īstā arī tādā nepilnvērtības sajūtā, ka, jā, tā krievu valoda laikam viņa tiešām ir tik ļoti skaista un īpaša, un tā ir tā alternatīvā pasaule rietumu pasaulē, un kaut kā cik vājprātīgi patiesībā ir tādas lietas domāt. Jā. Bet to es kaut kā ieraudzīju tikai tad, ka man arī ir šī te maigā vara ļoti konkrēti kaut kā iedēstījusies. Un kāpēc es neprotu franču valodu, piemēram, vai kāpēc es neprotu poļu valodu, tas nevienu tā kā neinteresē. Es esmu Marija Luīza Meļķe, un es spēlēju izrādē Maigā vara meiteni vārdā Tīna. Tīna ir meitene, kurai ir palaimējies ar unikālu iespēju, un tad tas, cik ļoti viņai ir palaimējies ar šo unikālo iespēju, tas ir kaut kas tāds, kas svārstās nedaudz izrādes gaitā. Nekādā gadījumā nepalaid garām šo izrādi.